Latvijai nav šobrīd pieejami tādi dati, ka mēs varētu izcelt zemo cenu grozu. Tieši tā. Mēs varam izcelt, un tie dati būs sākot ar 1. decembri. Mēs šobrīd varam izcelt zemo grozu kā kategorijas, un ja mēs viņus paņemam kā kategorijas, tad tur šis samazinājums pēc ekonomikas ministrijas aprēķiniem un CSP aprēķiniem ir 1,7%. Vēl lielāks nekā viņš ir, ja paņem visu pārtikas grozu. Tā kā šajās te grupās, un te es varu domāt... Bet mēs šajās grupās pieļaujam, ka kaimiņiem arī kritums. Bet viņš nebūs noteikti tik liels kā mums, jo mums kopējais kritums ir lielāks nekā viņiem. Igaunijā tas nav iespējams, jo viņiem ir pieaugums. Bet es ļaujiet man atbildēt vēl uz dažām lietām, kas vēl te izskanēja par konkurences padomu. Es pilnībā pievienojos konkurences padomu šobrīd. Līdz šim ir strādājis ļoti zemā kapacitātē. Mēs esam 7 reizes palielinājuši darbinieku skaitu, kas strādā pārtikas precēm un pārtikas preču uzraudzību. Un tā skaitā mēs šobrīd esam jau uzrunājuši Baltijas valsts konkurences uzraugus par kopīgām pārbaudēm, jo šie spēlētāji darbojās Baltijas tirgu. Tas ir viena lieta. Otra lieta, Briškenkungs, jūs minējāt par šiem, tā būs varbūt neliela atkāpe, bet jūs minējāt par konkurentu ienākšanu tirgu. Es aicinātu tiešām Rīgas domu, jūs vadat Rīgas domu, jums arī ir nozīmīga loma tajā Rīgas centrāla tirgo, vajadzētu tomēr saknes tirgot, nevis matrioškas tajā paviljonā, un tā ir jau jūsu atbildība. Tā kā aicinu arī jūs vairāk iesaistīties šajā laikā.